Kāds tad īsti ir rīdzinieks? Runā jau kā līdzīgs man, mazliet smaidīgs un ar kartupeļu degunu. Bet, ja nopietni, tad tūlīt to aplūkosim mākslā un fotografijās. Šodien mēs pie tevis esam ieradušies ciemos, lai noskaidrotu, kas ir Rīgas pašportrets. Mēs esam biedrība ISSP, kas strādā ar laikmetīgās fotogrāfijas popularizēšanu Latvijā un fotogrāfijas izglītību. Un Rīgas pašportrets ir projekts, ko mēs uzsākām pagājušajā gadā, rudenī. Projekta ideja nāca no Somijas, no Turku, kas bija Eiropas kultūras galvaspilsēta 2011. gadā. Šis projekts ir Eiropas kultūras programmas atbalstīts, un projekta ietvaros iedzīvotāji veido savus pašportretus. Projekta sākumā mēs plānojam fokusēties uz 3 Rīgas rajoniem. Kad tad ir bijis pirmā šāda veida? Pirmā darbnīca bija pagājušā gada decembra sākumā, kad pie mums atbrauca somu mākslinieks Vēsaltonens. Tas bija brīnišķīgs dienas centrs, kur vecie cilvēki nāk un dara visādas brīnišķīgas lietas. Viņi glezno, un viņi nūjo, un viņi vingro, un viņi dejo visādas dejas. Darbnīcas ietvaros tātad tiek uzstādīta tāda pārnesājumā studija, un cilvēkam rokā ir iedots pults, ar ko viņš pats sevi nofotografē. Viņš paliek viens pats istabā, un viņš sevi fotografē tajā brīdī, kad viņš vēlās. Ir tās plikais? Nē, bet dažas dāmas tur gandrīz izģērbās. Vai ir kaut kāda atlases sistēma? Pirmais skatītājs ir pats autors. Bija arī skolēni Bolderājas mūzikas skolā, un tie bija tādi jaunāki bērni. Un tie tur šausmīgi trakoja, un viena meitenīte, kas izskatījās pēc tādas pilnīgi klusās būtnes, tā atraisījās, kā nogāza veisam kameru. Bet beigās viss tā kā bija labi, un kamera izdzīvoja. Bet bija ar bērniem ļoti jautri. Un tad bija jauniešiem Ķengaragā. Tas arī ir tāds dienas aprūpes centrs, un tur ir jaunieši, kurus laikam mājās ne īpaši pieskata, un tā kā skolā, kuriem ir problēmas. Es atcerējos vēl vienu darbnīcu. Bija tāda lieta, jā? Jā, mēs taču izmantojam tos fotomatus. Vincents Bīkmans bija no Brīseles atbraucis. Viņš izdomāja, ka viņš grib izmantot tās vecās fotomašīnas, kuras gandrīz neviens neizmanto, un kuras stāv tur auto ostā, piemēram, mēs bijām veselu dienu pavadījām, un tur cilvēki fotografējās. Un vēl bija ļoti interesanta darbnīca vasarā, jūlijā. Tā bija neredzīgo cilvēku aprūpes centrā, Juglā. Iveta Vaivoda, jā. Un Iveta piesaistīja arī skulptoru, tā kā māla veidotāju. Viņi abi strādāja ar viņiem, un viņiem uzdevums bija izveidot savus pašportretus no māla. Kā es kā rīdzinieks varētu, piedalīties nākamajā izstādē? Izstāde būs viena. Izstāde būs nākamā gada jūlijā. Mērķis ir kā rīdziniekiem parādīt rīdzinieku. Vai tu arī esi fotografējusies šī pašportretā? Jā. Jā. Tik īsi un Kā tad var neizmantot šādu iespēju?